Jūs varētu sīkāk izstāstīt, kādas pārbaudes jāveic, lai būtu pārliecība, ka ar krūti viss kārtībā un no kura vecuma tas jāsāk? Jā. Tad jebkurai sievietei, protams, ir jāveic šī krūšu paspārbaude, teiksim, no 20 gadu vecuma. Ja kaut kādi bumbuļi parādās, tad, protams, ir tūlītās jāvērš pēc palīdzības. Un tad ir ļoti būtiski par to, ko mēs runājām, saprast, vai ģimenē nav kaut kādi šie krūts vai olnīcu vēža gadījumi. Ja? Un, ja tas ir, tad jau vajadzētu agrīnā vecumā, ideāli līdz 25 gadiem, veikt šo ģenētisko izmeklēšanu un tikt skaidrībā, jo tad tur ir pavisam citi izmeklējumi, kā jau es teicu, tā magnētiskā rezonances krūtīm, kas jau no 25 gadu vecuma jāsāk ir. Bet visādi citādi mēs rekomendējam, ka sievietes sāk krūtis izmeklēt mamogrāfiski no 40 gadu vecuma un jau no 50 gadu vecuma tad jau valsts aktīvi sūta šīs uzaicinājuma vēstules.